Cauciena Andersona. Paskatīsimies, ko šobrīd mums vajadzētu zināt. Kādu mums informāciju dos kārtis. Dzimta vēro. Šobrīd dzimta dod zināšanas. Zināšanas uz pozitīvo. Lai varētu iziet no dažādām problēmām, izcīnītu to, ko vajadzētu mums. No citu spēlēm, kas nav atklāti, no tā, kas nerīkojās, kad ir jārīkojās. Kas bremzē prieku, laimi. Un saņemt dāvanas. Dzimta cenšas dot dažādus veidus, kā iziet uz labklājību. Dod zināšanas, bet par tām zināšanām vajadzēs samaksāt. Tie ir kādi līdzekļi, bet par ko iet runa? Ar sirdi, tad varbūt tas, kas patīk, nodarbošanās pēc sirds. Un dod līdzekļus, nodarbošanās pēc sirds, un dod līdzekļus pret skaudiem. Tas, kad jūs varat nodarboties ar to, ko jūs vēlaties, un dzimta tagad dod informāciju, lai jūs turpinātu ar to nodarboties. Dod vajadzīgo informāciju pret sasisto sirdi, kas ir cietuši. Dod informāciju, dod ziņa. Ziņa tāda pret čukst to, ka jūs varat lūgt sev mīlestību.
atbrīvotos no negatīviem cilvēkiem un atrastu patieso partneri mīlestību. Lai nebūtu cilvēks, kurš ir greizsirdīgs, lai ietu tālāk jaunajā lai būtu pareizas domas, lai saprastu, ka nav nekādas sāncenses, ir svarīgi domāt un strādāt pašiem mums ar savām domām, tas ir saistībā arī par naudu. Svarīgi iet uz prieku, sagādāt sev dāvanas, sadarboties, atrast atslēgas, atrast atslēgas pret vilšanos sirdī un iet uz saviem sapņiem. Aiziet no atkarībām un no citu ietekmēm. Sajust sevi, savas jūtas, saprast savu intuīciju, pēc intuīcijas sajust savu spēku, lai rastu ģimenē, mājās savās pārmaiņas. Un lai neviena nespētu ne ar kādu maģiju ietekmēt. Jo, kad būsim mēs savā spēkā, savā līdzsvarā, vadīsimies paši pēc savām sajūtām, ticēsim sev, tad neviens nevar mūs no malas ietekmēt. Ja mēs zinām, ko gribam, ko vēlamies, kur dodamies,
vajag aiziet no egoistiskām attiecībām, atkarīgām, negodīgām, kas piesien, kas liek justies bēdīgi, kas ievilina nesaprašanā, neredz skaidri situāciju, krīt ārā kāds, kas nav skaidra. No tādām attiecībām jāatrod līdzekļi. Aizsardzība, kas strādā ar runām, arī pat runas der. Pret atkarībām der runas, pret arī rituāliem tās runas atsaldē. Ja kāds ir tik ļoti atkarīgs cilvēks, kurš iet pēc tādiem palīglīdzekļiem un pat rituālus taisa, mums dzīvē viss kaut kas ir. Kas ir jāatbrīvojās no tāda vīrieša, kurš grib piesaistīt, valdīt, kurš ir strīdās, kas ved attiecības un ka bailes rodas par tām, kad sajūta ir tāda, kad esi būrītī, no tādām attiecībām ir jāaiziet. Ir kaut kādas spēles, nepatiesums, maskas. No tā visa ir jāatbrīvojās, kad ir sajūta, ka tu jūties jau kā atraitne tādam vīrietim blakus, kad ir noslēpumi, ir strīdi, kad vīrietis liek gaidīt. Ja vīrietim, tad otrādies, ja sieviete liek gaidīt un nedod skaidras atbildes, ja? Līdz ar to tad ir tā, kad ja mēs kaut ko gaidām no tādiem cilvēkiem, tad atveram paši sev Pandoru lādi. Tās nav patiesas attiecības. Un tad ar joni iejauļos vienīgi ģimenē tad problēmas tādās attiecībās. Tas ir brīdinājums. Par ilūzijām,
nevajag tādās būt, atrasties. Tad ir ar steigu jāiet atpakaļ no tādām projām tādām attiecībām un jāmaina ceļš pie sevis. Es tā domāju, kad atpakaļ jāiet pie sevis. Un tas ir darbs ar sevi. Jo, ja tāds vīrietis tika satikts, tā tad ir darbs pašai ar sevi. Tagad vīrietis. Jā, jo ja tā viss notiek, vīrietis tad sievieti ieved trīsstūra attiecībās. Tas var dažādi būt, vai uzrasties cita sieviete, vai viņam var uzrasties citi iemesli, vai darbs, ja, trešās personas, vai bērni. Jo vīrietis atspoguļo, kur ir problēma, kur ir kādas atkarības sievietei. Ja tādu vīrieti esam satikuši, to vajag attīrīt. Tās attiecības vajag attīrīt. Un ar tādu vīrieti ir jāizbeidz attiecības. Jo citādi tur stabilitātes nebūs. Vienīgi tur ievērosiet veselības pasliktināšanos. Būs tā, ka būs jāizvēlas. Jo būs jāatrod enerģijas noplūdes, kur tieši mēs skopojāmies pret sevi, lai aizietu uz šo laimi, uz šo pozitīvo sev dzīvē. Lai izietu no šādas bezizējas. Tad var palīdzēt vasks attiecībā.
lai dziedinātos, lai aizietu no tām ķēdēm. Bet šeit ir jāskatās arī, ir jāvēro, diagnostikas jātaisa, jo to drīzāk ar meistariem, kas ar to nodarbojās. Noteikti, jo ar kādiem paņēmieniem vajag strādāt un tikt no tām negatīva vaļā, jo ir jāizpēta, ar kādiem līdzekļiem var attīrīties un ar kādiem nē. Tas arī ir jānovēro. Un, ja vajag attiecībās vīrieti skatīties ar kārtīm, jūsu vīrieti mīlošo, tad jau tā ir problēma. Tās nav patiesas attiecības. Tas radīs mājās strīdus, te ir konfliktus lielus. Tas jau liecina par to, ka tās nav patiesas attiecības. Tās ir atkarīgas attiecības, tās ir slimas attiecības. Un tur vajag dziedināt. Attiecības. Ir tad jāmeklē meistars. Un to meistaru jūs katrs pats atradīsiet pēc sajūtām, kam jūs gribat uzticēties. Lai tiktu vaļā no visa netīrā, to, ko jau bijāt strīdos, piemēram, sarunājušie. No aizvainojumiem. Viss, kas apbēdināja, iedomība, arī sliktas īpašības. No visām sliktām īpašībām, arī no atkarības, no tuvības, no partnera. Ir vajadzīga dziedināšana. No vilšanās sāpēm. Svarīgi meklēt zināšanas, kā atbrīvoties no visa tā negatīva, lai virzītos uz pozitīvu domāšanu, uz prieku, lai pievilktu atpakaļ savu veiksmi un apmierinājumu, lai to karmu attīrītu. Tam ir arī vajadzīgs laiks, jo cik ilgi jūs dzīvojāt tādā negatīvā, tas nenotiek arī tik ātri,
lai to tā attīrītu. Un arī, lai tik ātri gūtu zināšanas un tik ātri mainītu to domāšanu. Lai vērstu visu par labu un uz pozitīvu domāšanu. Lai aizietu no dusmām. Lai varētu iziet ārā sociumā, sabiedrībā, lai atvērtu tos visus blokus, kas to dzīvi padarīja tik negatīvu, lai atvērtu tagad tos ceļus uz pozitīvu. Tas ir darbs, liels darbs ar sevi. Un iedziļināties savās sajūtās, saprast sevi, iepazīt sevi. Tas ir darbs. Ir jābūt lielam gribas spēkam. Un arī sāls ir ļoti tradicionāls līdzeklis, sāles pret visām bēdām. Gan slimības gadījumos daudzos, gan arī pret negatīvu. Sāls ļoti labi palīdz. Ir jāstrādā ar pagātnes problēmām, arī tās noteikti radušās arī no dzimtas. Ir jāatšķir, kas ir no dzimtas, kādas problēmas un kādas jau dzīves laikā paši mēs esam radījuši. Lai notiktu taisnība, lai mēs atbrīvotos no problēmām. Jā, un gūtu to dzīves gudrību un iemācītos tās kā dzīves mācības, garīgās mācības. Lūk, tāds vēstījums mums. Un tas arī vedīs uz labklājību. Arī kā sevi novērtēsim, pašapziņu pacelsim. Un atjaunosimies kā fēniksi. Tādā veidā. Tāds ceļš deva padomu mums no dažādām nepatikšanām, kā jāstrādā ar sevi, lai tiktu vaļā no negatīva. Tāds šodien mums padomiņš un jālūdz eņģeli, lai palīdz. Nu, līdz citai reizei.